Sveiki, pīpmaņi! Šodien ir 1. jūlijs, un es nolēmu, ka jāparāda, kādu šobrīd izskatās mana tabaka. Šogad arī ir stādīts vairākas šķirnes, un izskatās, ka aug ļoti, ļoti labi. Jo pietika gan mitrums, tikai palaistīja pašā sākumā, un kaut gan tabakai ļoti prātīgi vajag apieties ar mēslojumiem. Noteikti nevajadzētu pārmēslot ar slāpekli saturošiem vai ar organiskajiem mēslojumiem, un labāk, protams, viņi jūtās irdanākā augsnē. Man gan nācās iestādīt stipri mālainā, bet, izskatās, ka tomēr būs normāli. Es te drusku iedevu viņiem tomātu mēslojumu, jo tabaka tomēr ir radniecīga savā ziņā ar tomātiem. Drīz jau dažas šķirnes gatavojās uz ziedēšanu, tā kā tas karstais laiks tabakai patika. Kas man te ir iestādīts šogad? Man ir iestādītas 3 Virģīnijas, Kanādas Virģīnija šeit. Tā ir, faktiski Virģīnija Gold, var teikt. Tad Virģīnija Helēna un Virģīnija 202. Tās abas ir tumšās Virģīnijas. Tumšās tomēr ir, kā saka, garšīgāks, teiksim tā. Te ir Bolivian Black pa vidu. To uzreiz var pazīt pēc tām garajām, šaurajām lapām, bet lapas ir varenas viņiem. Tad vēl ir no Berlī ir 46. Berlī, Spektrs, mans iecienītais Simbol 4. Tā ir agrīna šķirne, un ar viņu nav problēmas noteikt gatavību, ļoti labi dzeltē lapas, un varam noteikt, kurā brīdī viņas jāsāk laust. Vēl viena niansīte, cerams, ka varēšu parādīt, ka jālauž pazares. Tāpat kā tomātiem, arī tabakai lapu padusēs parādās pazares, ne visām šķirnēm un nevienmēr. Un tās vajadzētu izlaust, kamēr viņas ir maziņas, lai nenoņem spēku. Mūsu klimatā no tām neko labu iegūt nav iespējams. Viņas vienkārši nepaspēja nobriest. It kā jau liekas, ka saaug tāds kupls krūms, bet no tām pazarēm nekāda labuma nav. Kas vēl tāds? Jāstāda tā, lai var piekļūt, kad sākās lapu laušana, lai var piekļūt klāt. Es te diezgan tādas lielas atstarpes esmu atstājis. Reku vēl viens palīgs staigā. Kas vēl no šķirnēm? Vēl viena šķirne, kas ļoti labu ražu dod. Neteiksim, ka viņi būtu kaut kāda sevišķi tur aromātiska. Ar aromātiskajām vispār ir problēmas, jo viņām ir ļoti sīkas lapiņas, tās turku un grieķu tabaks. Ir pašā sākumā, kur mēs sākām iet, bija Gaļickī oriģināļnī. Te var redzēt visu to lauciņu.
blakus pilnīgi palika neizlietota zeme, jo bija totāls sarkanais māls. Nu, tagad pēc lietas izskatās kaut cik cilvēcīgi, bet nu vispār bija bēdīgi. Jā, nu es vēl pieminēju spektru, arī it kā nav nekas tāds sevišķs pēc aromāta, ja, vai garšas, kā varētu teikt, ja, bet, nu, viņš dod ļoti labu ražu, un, ja ir iestādīts kaut cik spektrs, nu, tad bez tabakas palikt nevar. Jā, šogad vēl iestādīju otro reizi tādu šķirni Gold Indian, bet es neesmu viņu pat dabūjis normāli nomēģināt, jo vienīgo reizi, kad es biju nedaudz viņu iestādījis, bija drausmīgs sausums, un tajā vietā laistīt arī nebija iespējas, un nekas tur prātīgs no ražas nebija, un tā viņi kaut kur man joprojām stāv neizmēģināt. Nu, šogad iestādīju tuvāk dīķim, mitrākā vietā un irdenākā augsnē, nu redzēs, kas tur izaugs. Jā, es te runāju par spektru. Reku sāk jau gatavoties uz ziedēšanu. Runāju par spektru, ka tas ir, kā saka, ļoti ražīgs un absolūti droši jebkuros apstākļos. Un es te pieminēju arī simbolu 4. Simbolu 4 man varani aug. Un tā ir viena no manām iecienītākajām šķirnēm, tāpēc, ka viņa ir lietojama jau bez fermentēšanas un ļoti viegli noteikt gatavību, un var lapu pārturēt, nekas no viņas nezudīs. Jo parasti, ja lapas nodzeltē uz augu, nu tad viņas jau visu to labumu ir atdevuši augstākajā lapām, nākošajām pēc kārtas. Bet simbolu 4 var ļaut mierīgi viņam nodzeltēt pat līdz baltiem plankumiem, tā kā nav tik ilgi, tik daudz reizes nav jālauž. Nu, parasti jau lauž 4-5 lapas, viņam var ļaut vairāk. Nu, par laušanu to droši vien es uzņemšu vēl kādu video. Nu, Gaļicki oriģināļnī. Varens, pats lielākais šobrīd. Nu, laušana vēl laikam tik drīz nedraud. Vienīgi, kas vēl būtu jāņem vērā, jāaudzē šīs te apakšējās, kas tur tādas mazas un dzeltens un netīras. Tā saucamās smilšu lapas. Tās mēs neizmantojam, tās vajadzētu vienkārši ņemt un aplaust un izmest. Te vēl var redzēt, pazares arī jāpalauž būs. Vēl ir jautājums tāds, daži iesaka, ka vajadzētu, lai dabūtu stiprāku tabaku, galotņot. Tad, kad iznāk ziedkāts, ziednesis, tad to varētu laust nost, lai tas spēks, lai aiziet visi lapās, un līdz ar to iznāk it kā stiprāk. Bet es kaut kad esmu pamēģinājis, nekāda labuma no tā nav, jo tikko nolauž to galotni, tā uzreiz aug pazares un milzīgā daudzumā zem katras lapas dzenās pazares, un tad gandrīz katru dienu jāstaigā tās laužot nost. Nu tā, apmēram tāds skats uz dzīvi. Jā, vēl kādu laiku augs. Galvenais ir, lai izaugtu tā, ka paspējam
paspējam novākt ražu jūlijā, nu, un augustā, lai paspēj nobriest, un tā kā var paspēt nožāvēt, pirms sākās mitrais laiks, jo tad ir grūti nožāvēt un saglabāt. Nu, laikam jau šai dienai pietiks. Paldies par uzmanību. Paskatīsimies, kas mums te ir sanācis.